pateikšu. Ja jau tev tik ļoti patīk runātās ar Alīnu, runās ar viņu pēc stundām. Varbūt vēl kāds vēlas parunāties ar Alīnu pēc stundām? 9. klasē vienmēr būs par ko parunāt. Čau, es vēlējos paveidēt istabiņu kojās. Un tad pastāsti kaut ko par sevi. Nu, man patīk sportiski čalīši. Nu, viens te tāds ir. Vēl man patīk kādas mašīnas. Mans otrais vārds ir turbo! Cik šeit ir karsti. Jā, un vēl pirmsta. Pa logu atvērt. Ir daudz iemeslu pievienoties draudzīgajai 9. Edgar, es izmaskāju tavu mīļāko meiciņu un skaties sanāca. Nekas. Edgar, tev bikses deg. Nekas. Zocīt, varu pateikt, kas tev man vislabāk patīk? Nekas. Aļo, popsik! Uzmanīgi, man šķiet jau sāk kulpēt. Edgars grib ziemu pavadīt spoži un stilīgi. Devītā A. Vienmēr spoži un stilīgi. Kā nepazaudēt zeķes, kurus labāk bučoties? Ko darīt, kad nav ko darīt? To visu jums iemācīs dzīves skola. Tā jāneizrāda par dzīvniekiem. Un man 2 nedēļu laikā ir jāiemācās būt ronim. Jūs spēsiet man palīdzēt? Mēs pārtraucam šo jocīgo konsultāciju, lai paziņotu, ka 9. klasē ir nepārspējama izdoma. Nu, kā kino? Forši tikai, kamēr bandam draudēja briesmas, Jānītim vajadzēja atbildēt uz īziņām. Ko tu gribi, lai es kinoteātrī atzvanu? Es gribēju, lai tu padomā, kāpēc meitenes uz kino iet ar kādu kopā. Nu kā? Tā jau sanāk lietā. Veikalā uzstāja virsū tādai džangai. Matiņi blondi, svārciņi īsi, rozā topiņš. Un Piegājām pie balonu stenda. Es saku, garšīgākais končiņas ir apakšā. Nu, ko šī bileta? Numuru iedala. Jā, un kad zvana tur saka, tu būsi mans vergs, tev nav izvēles. Halo? Jā, varam satikties. Tu jau esi pie manis? Tūlīt. Tu būsi mans vergs, tev nav izvēles. Nu, un kā tu mani vedīsi? Vertikāli. Tas ir kurmings. Izdevīgākā kustība Andri Upīša Skrīvra vidusskolā. Rakstiet, bērni. Šīs dienas tēma – jautrie Ziemassvētki, eseja. Kā sasāpējās galva. Rakstiet, es pēc pusstundas iekrišu. Urrā! Pagaid. Jā! Urrā! Esmu uzvarētāja! Mūsu skolotāja pati labākā.